Jelgavas novada Vircavas pagastā priecīgs notikums. Pēc daudzus mēnešus ilgušajiem rekonstrukcijas darbiem nu pat kā atvērts atjaunotais Vircavas tautas nams. Pirmo reizi tautas nams kā pulcēšanās vieta Vircavas sabiedrībai tiek atvērts 1921. gadā kā Jaunatnes savienības nams. Vēlāk viņš kļūst aizsargnams, aizsargbiedrības nams. Un tad ir laika posms, ka šī ēka kara rezultātā ir bez jumta. Bet pagājušā gadsimta 60. gadu beigās šeit rodas kolhozas kantorim vieta ar vienu skatītāju zāli. Un tagad jau mēs esam tautas nams. Tautas namā mēģina visas skolas, pašdarbības kolektīvi. Šeit mājvieta ir raduši arī jauniešu biedrības Čīza, dažādi pulciņi novirzieni, kā hip-hop, bēbīšu skola un tā tālāk. Kolektīvi, kur pieder tieši tautas namam, ir Eiropas senioru dāmu deju kolektīvs Vakarvējš, vokālais ansamblis Kancaneta, amatieru teātris un 2-gadīgo, 5-gadīgo deju kolektīvs Mazputniņi. Šodien, pavaroties atpakaļ uz to, kad namiņš jau praktiski bijis tikai pusgadu ciet. Un visu mājas esmu apmierināta ar to, kāds izskatās dotajā brīdī tautas nams. Protams, ka vislielākais prieks man ir par skatuves gaismām, ko jau es atkārtot saku, ka es novēlētu katram lauku tautas namam. Katram vismazākam sajiet namam, lai būtu šādas gaismas. Jo tautas nams jau ir domāts tam, lai mēs radītu pasaku, lai mēs radītu sapni, lai mēs atdalītu varbūt to ikdienas rūpi no tās dvēseliskās vajadzības. Ja. Es nodarbojos ar teātri, amatieru teātri un arī skolas teātri. Es jau piedalos šeit jau kādus 3 gadus. Pirms tam bija tā drūmāk, bet bija tā labi. Bet tagad, kad uztaisīja remontu, protams, mēs visi priecājamies un mums ir vieglāk mazliet strādāt, mācīties. Vispār iespēja ir labāk, arī atklāšanas pasākums bija tāds ļoti interesants. Par atjaunotajām telpām priecājas arī tautas deju kolektīva vadītāja Anita Jaunsabrēna. Te bija, man liekas, ka diezgan tā, tumši. Tagad ir gaiši, visi plašas telpas, un man liekas, pat skatuve ir kļuvusi lielāka. Vismaz pēc maniem aprēķiniem šeit ir plašāka, dziļāka, un bērniem arī prieks īstenībā. Atnāca man šodien meitene pirmo reizi, skolotāji, cik te skaisti, uzreiz tāds ir, jā. Tas viņam bija svarīgi, laikam. Ka viņam iestiņā kaut kas notiek, ka viņa pagastā kaut kas ir.